darba centrā. Tagad mums ir Ilzes Jansons 2 grāmatas, pirmais latviešu geju romāns Viņa uz stikla, pirmais latviešu lesbiešu romāns Insomnija, publicēts šogad. Un pamazām šī vēsture jau arī veidojas. Un līdzīgi kā Kārlis Streips nav pirmais Latvijas gejs tādā sabiedriskā dzīvē, tad arī šī literatūras tradīcijas ir mazliet senāks nekā tikai arī brīvvalsts laikā. Un, tad, kad 20. gadsimta otrajā pusē, 60. un 70. gados, nostabilizējās pētnieciska interese par geju un lesbiešu ienesumu kultūrā, tad tika publicēti pētījumi tieši par to homoseksuālo tradīciju dažādu tautu literatūrās. Tika izsakoti autori, kas publicējuši šādus darbus. Tika veidotas starptautiskas antoloģijas, sākot no jau antīkajiem laikiem līdz mūsdienām, kuros šī tradīcija tika iepunktēta, ja ne ievilkta ar treknu strīpu. Un latviešu literatūras zinātnē vispār arī ļoti raksturīgs uzkrāt. Daudz pētījumu tiek veidoti kā tādas faktu un vāceles, jo liekas, ka mums tā kultūra tik maza, ka mums visu vajag savākt kopā un saglabāt un nopublicēt, jo citādi tas viss pazudīs. Un tā būtu viena pieeja, savukārt otra pieeja būtu tikai nevilkt visu savā migā, tā kā tādai vāverei pirms ziemas, bet mēģināt jau iedziļināties atsevišķā tekstā, mēģināt saprast, kā tas ir konstruēts un kādu dzīves izjūtu tas pauž, vai tam ir kaut kāds sakars ar zilajām lietām. Un, piemēram, iedziļinoties Ērika Adamsona īsprozā, ir redzams, ka, piemēram, vīrišķā un sievišķā pretstati tajā ir atklāti daudz ļoti atšķirīgi no tādiem tradicionāliem stereotipiem par šīm lietām. Tāpat arī noteikti kārt atcerēties Rudolfu Blaumanu, kura vīriešu tēli un attiecības starp tiem arī sola nevienu atklāsmi, kurš tos pētītu, manuprāt, šādā kontekstā. Līdz ar to galvenais darbs šajā zilajā teorijā ir vēl tikai priekšā. Pašlaik Literatūras, folkloras un mākslas institūtā top literatūras teorijas projekts, kas paredz beidzot kārtīgi pievērsties 20. gadsimta literatūras teorijas un kritikas skolām. Un tad šī projekta ietvaros es esmu apņēmies arī uzrakstīt nodaļu par tā saucamo zilo kritiku un visām ar to saistītajām lietām. Var sakot, sanāk, ka es vēl neko neesmu izdarījis, tikai nāku jūsu priekšā lielīties. Bet es apsolos jums svinīgi, ka es labošos un strādāšu. Ja nu varēšu, tad paraušu vēl līdz citus, lai zilo teorijas pētniecība Latvijā saistībā ar literatūras zinātni un tāpat plaukst un zeļ. Tas laikam arī īsumā viss. Paldies. Pēc tam nāca bērni un viss bija kā pienākas, saka Venus. Tātad, un šis citāts viss bija kā pienākas, es domāju, raksturo ne tikai Venusi, bet arī ļoti daudz viņu vienaudžu, viņam tagad ir 70, tātad viņš lielāko daļu mūžu ir nodzīvojis. Padomu Latvijā ir, ka jā, ir man kaut kādas tieksmes, kuras ir visādi nosodāmas, bet kā pienākas ir tad, ja tev ir īstā dāma un bērni un ģimene un tam līdzīgi. Vēlākos gados tomēr Venusam paslīdēja kāja, kā viņš pats saka, un viņš atsāka homoseksuālās sakuras, kurus viņš turpināja 50 gadus. Bet viņš bija homoseksuāls tikai darba laikā, no 9 līdz 5. Jo, protams, ka tas bija slēpjams, visas šīs attiecības bija slēpjamas,
Un tāpēc viņš savu dzīvi iekārtoja un savas dzīves ģeogrāfiju viņš iekārtoja tā, lai varētu ceļā uz darbu vai ceļā no darba izbraukt cauri Rīgas centram, kur publiskās toaletes bija tā vieta, kur homoseksuāli cilvēki varēja satikties un ņemot vērā to, ka dzīves apstākļi parasti nepieļāva nekādu homoseksuālu seksu mājās vai citur, tur tas arī notika. Kā tad notika šī iepazīšanās un partneru atrašana? Viens bija, protams, mums tagad mobilo telefonu un internetu čatu laiku, tā ir grūti iedomāties. Bet galvenais informācijas avots bija toalešu sienas. Tā bija tā vieta, kur cilvēks, kurš meklēja partneri, varēja izlasīt sludinājumus, jo, protams, avīzēs nekādus sludinājumus likt nevarēja. Sludinājumi bija visdažādāko tekstu, daži ļoti sīki un smalki aprakstīja savu albumu vecumu un tam līdzīgi, citi vienkārši tikai norādīja telefonu numuru. Un tur tad arī notika tā pirmā informācijas ievākšana. Professor Kohn very much for wonderful insight into the context of LGBT people's lives in the Soviet Union. That makes my job much easier. Bet es runāšu latviski. Those who need to put on the headphones while I'm looking for my first juicy quote, you could do that. Es savā ziņā, tāpat kā Kārlis Bērniņš, es te nostājos, lai publiski palielītos par kaut ko tādu, kas nemaz vēl nav tapis. Bet publiska lielīšanās ir tāda veselīga nodarbe, tāpēc, ka te sēž 100 cilvēki, un katrs no jums pēc pāris mēnešiem man var uzdot jautājumu, kā tad iet ar grāmatu, un man kaut kas būs jāatbild. Tā kā man, protams, būs jāsaņemas, un šis projekts jāturpina. Linda jau pieminēja, ka tā ir savā ziņā neiespējamā misija, jo šeit nevar pielietot parastās žurnālistikā pieņemto tehniku, ka kādam piezvana un pasaka, jā, nu es te esmu tāda žurnālisti, ziniet. Un es rakstu grāmatu par gejiem LPSR, jo, protams, ja otrā galā ir cilvēks, kuram ir ap 70 gadiem un viņš ir 50 gadus pavadījis slēpjoties, tad dabiskā atbilde no viņa puses būs, nu, un tāds, un kāds tam vispār sakars ar mani. Tā kā ir jāpielieto dažādas viltības un arī savā ziņā ir jāslēpjas, lai ievilinātu cilvēkus tādā telpā, kur mēs varam sarunāties. Padomu Latvijā atsaucas uz homoseksuālismu, cik man zināms, bijis 2 dokumentos. Viens bija krimināla kodeks, un otrs bija grāmata, kuru daudzi mani vienaudži auditorijā noteikti atpazīs. Doktora Zālīša mīlestības vārdā, kas bija grāmata, ko katrs 70. un 80. gadu pusaudzis, protams, zaga aizņēmās no vecāku grāmatu plaukta, lai pēc tam klusībā ieslēdzoties toaletē palasītu un apgūtu satriecošus jaunus terminus, kā piemēram erogēnā zona, vai orgasms, vai orģija. Un šajā grāmatā, kuru es aizņēmos no Latvijas Nacionālās bibliotēkas, jo man vecāki pamanījušies, ka viņi pazaudē, vai arī nolietot. Es atklāju jau par lielu pārsteigumu, tagad daudzus gadus pēc pirmās lasīšanas, ka tur ir tāda nodaļa ar nosaukumu, ar likumu aizliegtā mīlestība. Veselas 5 lapuses par homoseksualitāti. Un dr. Zālīts formulē homoseksualismu šādi. Cilvēkiem šī parādība ir daudz izplatītāka, nekā to varam iedomāties. Retumis gadās, ka šādi cilvēki pilnīgi atklāti uzskata sevi par pretējā dzimuma pārstāvjiem, vēl kā pretējā dzimuma apģērbu, un šis man sevišķi patīk, nodarbojas ar pretējā dzimuma darbiem. Šādi vīrieši mīl cept un vārīt, auklēt bērnus un izvēlas sieviešu profesijas.
Doktoram Zālītim ir arī teorija par to, kā rodas šādi cilvēki, kuriem patīk cekt un vārīt. Un viena no versijām ir, ka tā ir, protams, komunistiskās audzināšanas trūkums un nepareiza audzināšana ģimenē. Un dzimuma orientācijā viņš raksta, nav sīkumu, to nedrīkst nokavēt. Viens no dzimuma orientācijas veidiem ir parauga ietekme. Labo vai sliktu paraugu bērns vēro ģimenē jau no agras bērnības. Indiešu aforisms māca. Ātri iet bojā ģimenes, kurās sievietes skumst. Vienmēr uzplauks tā ģimene, kurā viņa ir laimīga. Un homoseksuālisms, viņš saka, ir arī citi cēloņi, un viens no tiem ir iedzimtība. Kāds būs pēcnācējs, par to jādomā vēl pirms bērna nākšanas pasaulē. Ja topošā māte lietojusi hormonus, smēķējusi vai lietojusi alkoholu, pēcnācējiem var būt nosliece uz homoseksuālismu. Tās var būt arī tādā gadījumā, ja bērna tēvs ir bijis izteikts smēķētājs, alkoholis vai narkomāns. Ja, teiksim, to visu saskaita kopā, tad, teiksim, visām skumjajām sievietēm Latvijā, protams, dzima homoseksuāli bērni, un arī visiem vīriešiem, kuri smēķēja un dzēra, tad ir jābrīnās, kā vispār kaut viens heteroseksuāls bērns padomu Latvijā varēja piecekt. Bet Zālīša citātus es izvēlos tāpēc, ka jebkuram cilvēkam, kuram māte bija skumja vai tēvs bija smēķētājs un kuram gadījās tomēr piedzima par homoseksuālu, nebija nekādu referenču, viņam nebija nekādas informācijas par to, kas ar viņu notiek, kas viņš ir un ko tad man tagad darīt, kā Konkungs teica, kas es esmu, kā man tagad uzvesties. Un viens no maniem grāmatas varoņiem, sauksim viņu par Venusu, jo šis bija pirmais no 4 vārdiem, kā viņš sevi dēvēja, un pie tā mēs arī paliksim. Tāds stāsts ir arī Venusam. Viņš auga mazā lauku ciematā, un, protams, nebija informācijas arī par heteroseksuālo seksualitāti, bet nekādas informācijas nebija. Tad, kad viņš sāka saprast, ka kaut kas ar viņu nav kārtībā, viņam nebija nekādu iespēju uzdot jautājumu, kāpēc tas ir tā un ko viņam ar sevi iesāk. Viņš nonāca Rīgā un mācījās tehnikumā, un tad viņam radās pirmie homoseksuālie sakari, ko viņš, klausot doktoram Zālītim, kaut gan ne chronoloģija nav pareizi Zālīša grāmatā nebija iznākusi, tas ir svarīgi. Klausot, esam pakļaujoties valdošajiem viedokļiem, ka tas ir medicīniski un krimināli nosodāmi. Protams, viņš centās cīnīties ar šīm savām tieksmēm un visādā veidā gribēja būt labs, pareizs un normāls. Un es nocitēšu tagad vienu mazu citātu no viņa teiktā. Es centos arvien vairāk un vairāk pievērsties sieviešu virzienā. Es saglabāju gramatiku kādu, kā Venus runāja. Un tas bija grūts process. Katra iepazīšanās prasīja laiku, un tad lieta nonāca līdz gultai, un tad čiks. Un es nemaz nevarētu teikt, ka man nebūtu piekrišana pie dāmām. Gluži pretēji, viss bija kā vajag. Es talts augums, es muks ģīmis, pratu dziedāt un dejot un arī muldēt par visādiem niekiem, jo Venus ir pārliecināts, ka šī ir galvenā atšķirība, teiksim, starp heteroseksuālām attiecībām un homoseksuālām, ir, ka ar sievietēm vajag vienmēr šausmīgi ņemties. Un viss ir daudz lietišķāk homoseksuālās attiecībām. Es turpinu citātu. Visa nelaime bija manī. Es pie sievietēm meklēju ne tik daudz seksu, kā gribēju nodibināt ģimeni un iegūt bērnus. Ja atļauts nedaudz vispārināt, tad daudziem pat visīstākajiem gejiem ir stipri izteikta ģimeniska izjūta. Vēlāk viņa